Šī tikšanās mums būs kā tāds neliels kick-offs. Tātad mēs mazliet iepazīstināsim ar mūsu uzņēmumu Assistance to Business, ar to, ko mēs darām, kā radās kurs un kāda galu galā ir kursa kārtība. Nu, un, protams, tagad sākumā arī labprāt iepazītos ar jums tuvāk, bet sākšu tad es ar sevi. Es esmu Viktorija, jūs jau mani pazīstat, mēs komunicējām telefoniski, e-pastā. Es esmu šī kursa kuratore. Kā arī A2B akadēmijā esmu projektu vadītāja un virzu jaunus projektiņus uz priekšu, kā arī mēģinu attīstīt esošo mūsu kursu praktiskā grāmatvedība. Tā kā es darbojos par un ap to. Tad mums tālāk ir Inita, tā ir mūsu vecākā grāmatveda uzņēmumā, un arī kursā viņa ir mūsu mentors, jeb atbalsts. Inita, lūdzu, vārds tev. Tātad sveiki visiem, kuri arī vēl skatīsies šo ierakstu. Tātad, kā jau Viktorija minēja, es esmu atbalstošā grāmatvede. Ikdienā arī es jau vairāk kā 12 gadus strādāju par grāmatvedi. Un man gribētos šeit kursā tieši uzsvērt to vārdu atbalstošā, jo kaut arī šis kurs ir domāts tā kā vairāk jūsu praktiskā individuālā darbošanās, bet nevajag aizmirst, ka drīkstam arī komunicēt gan ar saviem grupas biedriem WhatsApp chatiņos vai uzdot jautājumus man privāti tieši par grāmatvedības jomu, jo galvenais kursā ir zināšanas, un tas nav kā eksāmens, pildi viens pats to savu uzdevumu, un ja kaut ko nesaproti, tad tevi beigās vienkārši vērtē. Bet tā tad ir pieejams atbalsts, tātad kaut vai pirmajā dienā sāksiet pirmdienā pildīt uzdevumu, kaut kas nav skaidrs, tad uzreiz jautājam. Nu, protams, jā, ir pieredze, kad vakaros vēlos pildu, tad, protams, uzreiz nenoreaģēsim, bet, nākamajā rītā tad atbilde būs sniegta. Jā, paldies tev, Inita. Un es aizmirstu vēl par sevi pieminēt. Tu minēji par tiem vēliem vakariem. Es atcerējos, es arī kursā palīdzu ar dažādiem tehniskiem jautājumiem, ja nu kaut kas failos nestrādās vai kaut kādas aizķeršanās, kas mēdz gadīties, tad droši var rakstīt uzreiz man, vai arī sākumā grupiņā varbūt kāds cits var palīdzēt no jūsu kolēģiem, kas arī mācās kursu. Tā kā arī šajā ziņā būšu ar jums palīdzēšu visos jautājumos, kas interesē, kas ir svarīgi saistībā par un ap kursu. Kas tiks apgūts un par kursu tādu struktūru un konceptu bišķiņu vēl vēlāk parunāsim. Bet es domāju, tālāk varam virzīties, gribās īsumā iepazīstināt ar mums pašiem kā uzņēmumu. Tātad Assistance to Business ir ārpakalpojumu grāmatveži, un šogad nosvinējām 21 gadu jubileju. Un visas tās uzkrātās zināšanas, kas gadiem ir krājušās, tad mūsu uzņēmuma vadītājs izdomāja, ka varētu dot tālāk. No tā arī izveidojās A2B akadēmija. Šobrīd tātad mums ir kurs praktiskā grāmatvedība, ir mums arī tapšanas procesā Excel atskaišu veidošana un tāds tips and tricks nākotnē diezgan tuvā mums šobrīd ir izstrādes process, kā arī visādi citi projekti top, un mēs esam diezgan svaigi, bet šis kurs mums diezgan forši ir aizgājis, un cilvēki ir ļoti priecīgi apmierināti tieši par to, ka tas ir tik ļoti praktisks un uzreiz var pielietot tās iegūtās zināšanas, kas jau ir, vai arī kuras ir iegūtas no mūsu teorētiskā materiāla, kas arī, starp citu, mūsu kursu pirmajā nedēļā ir. Tā kā tas par mums. Un te jau mazliet pieminēja, ka jau mums 21, un tad mazliet par mūsu uzņēmumu vadītāju. Viņš pats ir visas šīs zināšanas krājis gadiem, un mums ir jau izaudzis uzņēmums līdz 27 darbiniekiem. Jau ir vairāk, mums tagad ir pāris jauns kolēģis, aizmirst atslēdzināt. Ir īstenībā 29, un klientu skaits arī turpina augt, un līdz ar to tāds nelielai intrigai ir iespējams arī būt daļai no Assistance to Business, bet par to mazliet vēlāk. Tad par mūsu misiju. Mūsu galvenais mērķis ir ļaut mūsu klientiem koncentrēties uz viņu pamatdarbību.
Attiecīgi viņi dara savu darbu, mēs kārtojam viņu grāmatvedību. Un tas patiesībā ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka, ja paņem kaut kādu savu iekšā grāmatu vai ko, tad viņiem pazūd resursi, laiks, bet mēs varam 100% viņiem tā kā sniegt to, un mēs viņiem visu viņu vietā izdarām. Vēl, kas ir mūsu klienti, tātad, kā jau minēju, koncentrējas uz savu pamatdarbību, bet mūsu kolēģi, darbinieki arī ir salīdzinoši apmierināti, tāpēc, ka viņi var koncentrēties tieši uz to, kas ir tā viņu stiprā puse, jo grāmatvedības uzņēmums ir diezgan liels, viens koncentrējas vairāk uz vienu jomu, otrs uz otru, varbūt tā Inita var nokomentēt, jo es par to grāmatvedību tik smāk nezināšu, ja, bet, ir dažādas tās puses, kurām virzīties, līdz ar to, ka katrs ir tajā savā stiprajā pusē. Un tas arī pie mums ir forši. Kā arī galu galā ir iespējams dažādiem cilvēkiem no malas, piemēram, kur mums arī kur Linda, piemēram, studē, ir iespējams iziet praksi pie mums, un ja mēs atzīstam jūs par ļoti labu esam, tā kā, ka pienes arī kaut kādu labumu, tā kā parāda sevi no labās puses, tad arī tā praksa var būt apmaksāta. Tikai tas par mūsu uzņēmumu tādiem mērķiem un vīziju kopējo. Tālāk, tad par pašu kursu un kursu saturu. Ko mēs uzzināsim? Šeit palūkšu arī Initu nokomentēt, jo, es domāju, ko tu tur man baigi lasīt, jums ir teksts redzams, bet varbūt Inita vienkārši var izcelt to svarīgāko. Tā, grāmatas ir liela pieredze. Sadzirdēju, ka šeit kursa dalībniecēm ir jau pieredze un varbūt grib kaut ko sarežģītāku, kā, teiksim, gada slēgšanas darījumus un pat bilanci, bet jāpiemina, ka bilance gan šī kursā nebūs, bet pie gada slēgšanas pieskarsimies pie. Jo principā šis kurs ir orientēts uz tādiem kā pamatiem, jo mums piesakās kursanti gan ar minimālām zināšanām, gan arī bez zināšanām, kuri vienkārši vēlas saprast, vai grāmatvedība varētu būt priekš viņiem un, teiksim, vai ir vērts iet studēt un izvēlēties to kā nākotnes profesiju. Līdz ar to šeit mēs pieskarsimies tādiem, tā teikt, pamatiem un nebūs nekādu sarežģītu vai kādai konkrētai nozarei specifisku lietu, bet tādi pamati, kas, teiksim, jebkurā uzņēmumā šīs lietas ir jāzina. Bez tām galīgi neiztikt. Un jā, šeit slaidā varēs izlasīt tā kā detalizētāk, bet nekavējot laiku, tad mēs nelasīsim. Jā, tas, ko jūs iegūsiet kursā, tāpat jau droši vien izpētiet arī mājaslapā, bet arī prezentācija būs pēc tam pieejama, kad būs ieraksts gatavs. Paldies, Inita! Un tad tālāk par ieguvumiem no kursa. Jā, tas, ko iepriekš tikko Inita stāstīja, tās ir tās zināšanas un viss tā praktiskā daļa, bet pēc būtības tas, ko grāmatvedība var dot, tā ir arī tāda spēja analizēt uzņēmumu finanšu situāciju, jeb tāda strateģiskā domāšana, kas tiek iegūta. Un, ja jūs ejat šo kursu, tad tas palīdz arvien vairāk attīstīt šo spēju, kā arī grāmatvedība kā tāda ir ar daudzveidīgām karjeras iespējām. Un te var atkal nākt prātā tāds joks salīdzinājums, ka grāmatvedis būs vienmēr pieprasīta profesija, vienalga vai uzņēmumam ir kāpumi vai kritumi, bet kādam tie skaitļi, visi cipari jāsaliek ir kopā. Tas tāds pluss liels šai profesijai kā tādai, ka darbs vienmēr būs pieprasīts. Un, protams, grāmatvedība palīdz orientēties vairāk, ievērot likumus, arī pieņemsim savā privātajā dzīvē vai uzņēmumā, kurā darbojaties. Kā jau minēju par to strateģisko pusi, un tieši runājot par šo kursu ieguvumu, ir tas, ka beigās jūs iegūstat certifikātu, un arī tiem studentiem, kas parāda sevi no labās puses, tādā ziņā, ka pamana kaut kādas fīčiņas vai kaut ko tādu svarīgu, būtisku, kaut kādus komentārus, ko Inita izskata, redz, un tad
tiem arī mēs rakstām rekomendācijas vēstules, kas var pēc tam palīdzēt tālākajā grāmatvedības karjerā vai darba meklējumos, nu, kaut kā tā. Un arī pluss tāds, ka pēc kursa beigām mums visi kursa materiāli vēl ir pieejami veselu mēnesi un var tos izskatīt, pārskatīt vēlreiz un atkārtot.